Šodien mēs runāsim par atkarībām. Par atkarībām. Par atkarībām. Ziniet, kas ir atkarības? Kas ir atkarības? Visi jau zina, kas ir atkarības. Pareizi. Visi ir saskārušies kaut kādām atkarībām. Un atkarība īstenībā ir slimība. Ziniet, ka atkarība ir slimība. Hroniska un progresīva slimība. Viņa grauj ne tikai cilvēku fizisko, bet arī psihisko veselību. Vispār atkarības grauj cilvēku personību. Un arī, ziniet, kā atkarības arī palielina mirstības risku. Jo no atkarībām bojājās cilvēku veselību. Viņš ir atkarīgs, viņš ir vergs īstenībā, viņš ir vergs tajā atkarībā. Tā ir verdzība īstenībā, ka cilvēks zina kādas atkarības. Kāds ir izplatīgs atkarības šodienā, kāds ir? Alkoholisms. Jā, uzreiz sāk ar alkoholu, laika tik zina ar alkoholu. Pirmais uzreiz alkoholu. Nu, jā, izskatīt. Azartspēles, atkarība azartspēles, spēļu automāti, bingo, kāšu spēles, loterijas, derības, sporta spēles. Sporta spēles arī pat liek totalizātoru ietika vaļā. Zin, kā cilvēki, kad sporta spēles liek tos totalizātorus liek uz tam. Man puika, ka mums viņš bija atkarīgs no šiem totalizātoriem. Viņš tad skaties tos tenisus un viss likti, tos likumus uz tiem. Viņš tik visu naudu nozaudīt. Visu laiku likās, ka viņš var vinēt. Spēļu zālēs arī viss nozaudīt. No cilvēkam viņš tā pamazām tiek ievilkts atkarībās. Pamazām, ne uzreiz viņš tur kļūst par tādu beigu atkarību. Pamazām. Un cilvēks sāk visu nospēlēt beigās, sāk visu nospēlē visu. Viss, kas viņam pieder, nospēlē. Jā, un tas viss saistās ar visu tavu psihi, ar visu savu, tas jau nav tikai tā. Tev arī viss psihi, kas tiek sabojā, cilvēki ir bojā, pašnāvības par tājas un visās. Un lietas, ģimenes tiek sagrauts. Tāpatās arī, kam tagad ir ļoti mūsdienās arī datorspēles, pareizi, atkarības no datora, no interneta, no datorspēlēm tieši arī daudziem. Nu, ne jau visiem, tas man nav, piemēram, bet tev varbūt nav, bet ir cilvēkiem, kam ir tiešām tas tāda mūsdienās jauns atkarības veids, zin, kā agrāk, ka tāda nebija. Ar jauno tehnoloģiju viss parādās, viss tās, citi arī pie interneta, viņas tā ievēl, ka viņi tur, ka tā datoru, viņi tā kā tādas slimības. Viņiem mums tā nevajag tur tādu vajag skatīt, vienkārši viņi tā kā nav ko darīt, vienkārši kaut ko tur sēž un tur ņemās. Tad darbojas tādā virtuālajā pasaulē, zin. Visu to reālo tik atstāja malā un tur darbojas, zin. Iziet ārā uz ielas, tad viss liekas savādāk, zin, bet tad pie to datoru sēžot, zin, viss tad ir fantāzijās tad dzīvo, zin. Ko īstenībā tur skaties uz visiem tiem video un uz visiem, īstenībā tur jau tas ir viss cilvēki, citi cilvēki dzīvi, citi cilvēki, viss tur tas lietas, tur viss ir safabricēts, salikts tā, lai bet interesanti, zin, cilvēki, tad ievēl cilvēki, viņi to skatās, bet reāli tā dzīve nav tik daudz, viss tas tā. Reāli dzīve ir bišķi savādāk, kā vienkārši tas dators ir tāds, viss tas tā ievēl cilvēki. Jā, tāds daudz atkarības ir daudz pareizi visādas. Un tradicionālās, ja mums atkarības ir, protams, alkoholisms, smēķēšana, tas cilvēkiem, tas, kas ir visādi viela atkarības, visādas kas cilvēki ievelk, dažādas vielas, apriebinošas vielas. Citiem no pornogrāfijas ir. No pornogrāfijas, jā, pat ir no pornogrāfijas, pat, jā, es nezinu, kā tas pašā vainīgi, nav ko lūrēt. Bet īstenībā tie kanāli var tevi ievelk. Man tur es tur gribu atvērt vaļā, tur izlēt saragotas, pliks, sievietes visādas. Tu gribi normāli kaut ko paskatīties, tur nevar iet kaut kādā kanālā, kamēr tur tas pa priekšu. Gandrīz vai jāapskatās, un tad viņš pa priekšu izlēc tā pornogrāfiju, un tad tikai tu kaut kā tālāk. Tā jānospiež krustiņš, lai tas izdzēstos, un lai tad tālāk tikt uz priekšu. Tāda cilvēks jums ievēl tā. Jā, narkotikas, zālītes, zinu, ka tagad ir populārs zālītes pīpēšana. Viņam lokas tas jau nekas nav, bet tas jau arī vieglās narkotikas, bet viņas jau
Viņš to cilvēku tāpat ievēlk, saprot? Un tas cilvēks paliek atkarīgs, viņam jau to zālīti, pēc tam arī pamāc. Bet viņš jau, jebkurā gadā viņš bojā psihi cilvēkam, traumē cilvēku. Jo tas cilvēks jau bez to zālīti vairs nemāk uzvesties normāli. Viņam jau visu laiku gribās saprot tā zālīti. Kā viņš nav uzspīgi, pēc viņam liekas, ka neinteresanti tā dzīve. Viņš jau tad ietekmē visu laiku dzīvo, viņam visu laiku gribās, saprot, ja viņam nav, viņš kļūtos bēdīgs, ja viņš nav uzspīgi pēc. Tad cilvēks kļūst par atkarību. Te ir liels naudas, tad pērk tās zālītes un slēpjas no policijām un visādi. Nevar neļauj, jo nedrīkst jau arī tā atklāt to visu darīt. Cietumā patiek par visādi narkotika atkarībām. Jā, tas viss, es domāju, tāpat tā smēķēšana īstenībā. Lai smēķē, kas tur ir, bet īstenībā daudz slimības vēl ir rodas no smēķēšanas. Ļaundabīgi audzēji, sirds un asinsvadu slimības tā ir. Bet, protams, nav tik viegli tikt vaļā, kā pieredze, bet, ir ievēlāk arī kronisks bronhīts. Jā, tā, viss tās procesa atkarības no internetu, mobilie telefoniem, televīzija. Tā ir televīzija mazāk. Tad vairāk pie telefoni. Viņa brauc vienkārši tramvajā, kur paskatās viss tur kaut ko tur, zini. Ātrāk ceļš paiet. Tā, kaut ko dara. Bet paliek atkarīgi cilvēki. Arī atkarība var būt no draugiem, zini. Tas ir, ka atkarība var būt arī, tu gribi, lai tev, cilvēki, kas, nevar bez draugiem, viņi tā kā atkarīgi no draugiem. Viņiem visu laiku vajag apkārt draugus. Nav jau slikti, gribās ar draugu forši, bet, viņi jau tos draugus traumē arī, viņi vieni negrib, un tad visu laiku, cilvēks cik varbūt negrib, bet tu tur visu laiku viņu aicina ciemos, ir jau tā, kas visu laiku uzbāžas ar savu draudzību, nav tā, aigri, ne? Tā nāgi zvan, tad tur jau, vajag jau tā īstenībā pabrīdināt, ka nāks ciemos, jo tā tev pienāk zvanu, te mums tā reigi, mēs tad netājas divas, kā mēs neesam gatavi, kaut ko mājās dara, tu jau neesi gaidījis, ka viņš jau uzpēla pēkšņi, tad tu domā par kaut ko citu, tu kaut ko ēst taisa, vai kaut ko tu dari, tādas savas lietas, un atnāk pēkšņi, zini kā, nav jau forši netaisa durvis vaļā, bet, paskatās par to cauri, bet, ka tā bez brīdināšanas atnāk, nav forši, pareizi, ja pazvanīt vai pateikt, forši atnāk sarunājas, bet tā bez, ir jau cilvēki, kas bez brīdināšanas, vienkārši viņi grib draudzēties, viņi nāk un staigā rīķi, ja netiek, bet tevi mēs pēc cita, tad, jā, ir arī atkarība no iepirkšanās, zini, cilvēki, iepirkšanās mānija, viņiem nemaz nevajag, bet viņi staigā ar naudu pa veikaliem, viņiem gribās kaut ko pirkt, lai gribās iepirkt atkarīgi. Tā arī ir reāla problēma cilvēkiem. Sevišķi man liekas sievietēm, staigāt pa vodu, skatās tās drēbes, kaps jau pilns, jau visā, tie pakarināmi jau lūst, bet visu laiku kaut ko gribās, tirgt, zini. Jau vienreiz uzvārt tā blūzīt vai ko, piemēram, ja, bet vairāk jau nav vilkt nemaz viņu, bet atkal jaunu kaut ko grib, zini. To paši nav panēsā. Citā ir. Citreiz pat vispār nav uzvilkt, zini. Tā ir tāda atkarība, gribās lai kaut ko pirkt, bet īstenībā nav vajadzīgi. No ēšanas arī atkarība, zini, no ēšanas. Pārēda, cik visu laiku, man arī tā vispār īstenībā naktī, zini, ka es tur nav ko darīt, sevi tur kaut ko tur dara, tas lietas, kas man vajag tur darīt, es tur vairāk tā par kristīgām lietām. Un tad kaut kā iet uz virtuvi, un tā kā gribās kaut ko visu laiku, tāda rokas nedzās kaut kādu maizīt apēst. Tad īstenībā negribās ēst, vienkārši tāda kaut kāda, jā, tāda, ir tāda bulīmija cilvēki, kas vispār viņi ēd, piemēram, lai būtu miers viņiem, nervozi, un ka viņi pēta, viņiem liekas, ka tāds mierīgāks paliek. Viņš laik ēd, paliek jau galīgi res, un tā ēd. Tad video bija uzņēmumi, zin, ka viens puika tāds nobarojies tur, sēž pie datora un tur pie gultas salīdz visu tos ēdamos, zin, un būtos rasums un visu laiku ēd. Bet mums jau kā kristiešiem, sevišķi nav pieņemama alkoholisms, atkarība. Īstenībā tā ir slimība, alkoholisms ir slimība. Tas jau nav tā, domā, ka cilvēks grib dzert, negrib nedzert. No sākuma jau, protams, viņš tik tā iedzer, ka pat ar svētkiem, viņš tik vēlāk, ka viņi paliek kā slimība.
sāk ilgstoši dzert. Man jau arī tāda bijis. Man vien biežāk gribās dzert, vien biežāk. Un tad jau paliek slikti. Un tad, lai nebūtu slikti atkal dzert, lai būtu labi. Un tad, kad nav iedzērs, tad nevar parunāt. Negribu nevienu redzēt, nevienu satikt. Un tad jūtas slikti un neko nevar. Un tā ir tas pats arī narkotikam. Viss tas pats, kas narkotikas, alkohols. Un viņam viss ir līdzīgi. Citi saka, labāk alkohols, citi saka, viss vienā katlā bāžam. Īstenībā viss ir viss tev degradē un viss tā psihi sabojā un viss ar letālām sekām. Ir tie alkoholiķi apmirst un pareizi daudz, un ir tie narkomāni. Un kas jau ilgāk, tur turās, kam stiprāk sirds, citi ilgāk dzīvo un citi varbūt nav tik ļoti neaizraujās, bet man visi daudz pazīstam. Daudz šodien nestāstīšu par tām atkarībām, visi tur būs pārāk gari, jo daudz te vairs, par tām atkarībām mēs varam ilgi runāt daudz, bet es tikai gribēju pateikt, ka vispār kā tik no atkarībām vaļā un kāpēc viņas tādas atkarības ir, es gribēju to izstāstīt. Kāpēc cilvēkiem rodas atkarība? Kā jūs domājat, kāpēc cilvēkiem sākās tās atkarības? Kāpēc viņiem tā rodas atkarības? No bezdarba kaut kāda vai kaut tāds? Arī. Jā, bet es sapratu tā, ka cilvēki, es tā, kā es sapratu, protams, ir dažādi veidi, bet dzīvojot bez Dieva, ja cilvēkiem ir tāds tukšums, saprotu. Nu, vismaz man tā bija, es nezinu kā citiem, cilvēks, kad dzīvo bez Dieva, pilnīgi bez Dieva, viņam ir kaut kur te tā miesā, te ir iekšā kaut kāds tukšums. Un viņš grib kaut ko visu laiku ar to aizpildīt ar tukšumu. Viņš meklē dažādas lietas, kā aizpildīt. Cits ar to, cits ar to. Un tad arī viņš iekrusnīs atkarīt. Cits ar alkoholu, tur sāk dzēt, cits ar narkotikas sāk lietot, lai to tukšumu kaut kā aizpildīt, lai justos tā foršāk. Un viņš cilvēki, nav tā, gribās ir tāds tukšums cilvēkā kaut kur. Un viss, kas tev redzīgā pasaulē ko piedāvā, tu gribās to tukšumu aizpildīt, bet tu it kā uz brītiņā aizpild to tukšumu, tev tādā brītiņā paliek labi, viss, bet nākuši gan pamust un atkal tas tukšums. atkal kaut ko citu gribās kaut ko darīt, ja tas tev nepiepilda. Un visu laiku kaut kas trūks, man vismaz tā bija. Un es tagad saprotu, ka tas tukšums ir paredzēts, īstenībā Dievs to ir paredzēts, tas tukšums, kas ir tāds cilvēks, tas ir paredzēts Dievam. Ir tāda vieta cilvēkam, tāda iekšā mēs jau to visu neredzam un nesaprotam gluži tā precīzi, bet es saprotu, ka ir vieta svētajam garam, kas ir domāts Dievam, tā vieta. Un kamēr tu neesi pieņēmis Jēzus, kamēr tu neesi piedzimts no augšanas, tu to tukšumu vienkārši nevari aizpildīt. Un tev visu laiku kaut ko gribās, un man tā bija. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu dzīvē ļoti svarīgs ir svētais gars mūsu dzīvēs. Un kamēr mēs patiesi nenožēlojam grēkus un nepieņemam Jēzu, ka viņš neienāk mūsu dzīvēs, tad mēs nevaram to tukšumu nekādīgi piepildīt. Un ja tev, piemēram, kāda arī atkarība vai kas, kamēr tu neesi pieņēmis Jēzu, kamēr tu neesi atzims kā no Dieva gara, no augšanas piedzimis, kamēr tev no svētais gars ar tevī dzīve nav ar tevī, tu no tās atkarības īstenībā nevar patikt vaļā. Nē, ir, ka var tikt vaļā cilvēks kaut kādām lietām. Es nesaku, ne jau no visām nevar tikt. Ir, ka cilvēks pats tur cenšas un ļoti kaut ko citu nodarbojas un kaut kā izmet to no galvas un visādi pūlās un cenšas, bet pilnīgi brīvs var palikt, es domāju, tikai tad, kad tevi atbrīvo Dievs, ka tu nožēlo visu un ka viņš tev atbrīvo un tu piepildi to tukšumu ar svēto garu. Man tā bija, un es tā saprotu. Manā dzīvē tā bija. Es biju atkarīgs no narkotikām, un kamēr es nepieņemu Jēzu, kamēr es nenožēloju visu, es tiešām nekādu nevarēju tikt vaļā. Nevaru, es biju atkarīgs. Visu laiku. Es kā vien necentos, man visu laiku tas rādījās un nāca visu domas, un to tik vien gribēju, un vienalga, kā man bija. Es varēju kādu laiciņu noturēties, kādu nedēļu tur izciest un mocīties, un mēnesi varēju, 2 mēnešus varēju izturēt, bet vienalga man tā atkarība bija un viss. Un es vienalga par to nevarēju izmest viņu no galvas. Un tad, kad ienāca Jēzus un atdzīves svētais gars, viņš man atbrīvoja no šīs atkarības.
Pilnībā atbrīvot. Un es arī tāpēc arī saprotu, kamēr... Čau, Guntiņ! Nāc iekšā. Tev tik daudz maisi. Tu jau no veikala. Nē. No veikala. Nē. Mēs par atkarībām runājam, par atkarībām. Tā kā es saprotu, ka ļoti svarīgi mums dzīvē ir svētais gars mūsu dzīvē. Ļoti svarīgs ir svētais gars. Svētais gars. Svētais gars. Un tas arī Bībelē tā ir. Saprot, tas arī Bībelē viss aprakstīts. Jo kamēr svētais gars nebija Jēzus mācekļos, kamēr svētais gars viņos vēl nebija, ja? Kad Jēzus bija arī šeit uz zemes, viņi nesaprata daudz lietas. Jūs zināt, ka garīgas lietas bez svētā gara, bez Dieva gara nevar saprast cilvēku. Pareizāk nevar saprast. Tu lasi Bībeli, tu neko nesaprati, kas tur rakstīt. Tāpēc, ka, ja tev nav svētais gars, ja tev nevada svētais gars, un ja tevā sirdī nav svētais gars, tu vienkārši nesaproti. Es lasīju Bībeli, es vispār neko te nesaprotu. Sākumā, ka es tikko nācu pie Dieva, kamēr es nebiju vēl atzīmes no Dieva gara, ka es tikko sāku, tos Dievs es vispār nesaprotu. Tā, ka man svētais gars sāk visu atklāt, es sāku saprast. Un arī tie mācekļi, viņi nesaprata. Jēzus viņiem stāstīja, pareizi palas Bībeli, viņiem stāstīja, viņi nesaprata, ko viņš runā, saprot, tie mācekļi. Viņi visi redzēja Jēzu, viņi kopā bija, vai viņš, ko runā, viņi nesaprata tie mācekļi. Palas Bībeli, tad tā ir. Bez svētā gara, kaut viņi bija redzējuši to kungu, kaut viņi dzirdēja visu, bet tas viņus neizmainīja. Un zin, ko neizmainīja? Neizmainīja viņas sirdi, neizmainīja to iekšējo cilvēku. No ārpus jau var tu izmainīties, bet bez svētā gara tev netiek izmainīts tavs gars, sirds tas ir gars. Bez svētā gara cilvēkam nav izmainīts sēdi, Guntiņa. Bez svētā gara cilvēkiem nav izmainīts sirds, nav izmainīts gars. Jo Bībele saka, tas ir Bībelē, es jau nav izdomājis to pats, zinu. Jo Bībele saka, ne ar bruņotu spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Pareizāk ir tāda vieta. Saka tas kungs Cibeoks, Zakarijas grāmatā 4.6. Bez svētā gara kristietība nedzīvotu nedēļu. Tāda kristietība nebūtu, saprot? Ja nebūtu svētais gars, nebūtu kristietība nedēļu. Jo, ziniet, ka Jēzus mācekļi no Jēzus aizmuka, ka viņi krusta nāvē veda. Viņi visi aizmuka. Viņi visi aizmuka. Nāc klausīt. Nu, jābaidās mēs. Jā, viss te ir ļoti forši. Ej apsēdies tur kaut. Kur gribi sēdi, jā. Ja jau Jēzus aizmuka, mācekļi aizmuka no Jēzus, tad iedomājas, ka mums tas svētais gars vēl vairāk vajadzīgs, saproti. Zināt, ka jūda, viņam, ziniet, tas Jēzum bija māceklis arī jūda, ja? Ziniet, jūda. Viņš noliecina un nodeva Jēzu, bet pats pakārās. Ja jau, es domāju, ja jau tie cilvēki, kad bija kopā Jēzus šeit uz zemes, bez svētā gara aizmuka no Jēzus un nodeva Jēzus, tad iedomājas, ka mums bez svētā gara vispār nav nekāds izredzes. Lūk, kāpēc svētam garam bija jānāk šeit uz zemes, saprot? Svētam garam bija jānāk. Un svētais gars nāca uz zemes tikai pēc Jēzus Kristus augšām celšanās. Kad Jēzus nomira, ka viņš augšām celās, viņš lūdza Tēvu, un tad nāca svētais gars. Jo svētais gars ir tas, kas atklāja Jēzu, saprot? Kāpēc cilvēki nevar ticēt Jēzu, un kāpēc viņiem nesaprot neko, nepatīk pa Jēzu kaut ko runā, viņiem, kad nav svētais gars, Jēzus tik atklāja, svētais gars atklāja. Un svētais gars liecina par Jēzu. Jo, kad Jēzus aizgāja, kad viņš augšām cēlās, viņš teica, labākais aizeju. Viņš teica, ja es neaizietu, tad svētais gars nenāktu pie jums. Labākais aizeju. Tas Bībelē te rakstīts. Nekur rakstīts. Tātad Jēzus saka, es lasīšu no Bībeles. Tomēr es jums saku patiesību. Tas jums par labu, ka es aizeju. Jo, ja es neaizietu, aizstāvis nenāktu pie jums. Jāņa evaņģēlija 16, 7, 8. Citiem vārdiem sakot, svētais gars ir personība, kas mums atklāja Jēzu Kristu.
kas mums atklāja, kas mums palīdz tikt galā ar visām šīm atkarībām, visām tām problēmām. Svētais gars palīdz. Saprot? Kad tu pieņem Jēzu, kad tu piedzimst no augšas, Svētais gars, viņš tev visu apskaidro, viņš tev iedvesmo, viņš atklāja Jēzu, un tu tiec brīvs. Es vēlāk izlasīšu, kāpēc tu tiec brīvs. Kā tas ir darbojas. Un kad viņš augšām cēlās Jēzus, viņš pirmais parādījās tur Marijai Magdalēnai, un pēc tam Marija Magdalēna aizgāja pie mācekļiem, pateica, ka viņa redzējis Jēzu, un tad Jēzus atnāca pie tiem mācekļiem, un ko viņš darīja? Jēzus iegāja pie tiem mācekļiem, viņš viņiem dvēsam teica, ņemiet svēto garu. Jēzus teica, ņemiet svēto garu. Un kad Jēzus dvēsa uz viņiem. Un tādā brīdī viņu acis atvērās visiem tiem mācekļiem. Kad tu dabūsi svēto garu, viss tu sāc saprast. Es agrāk domāju, kā tur tas tā, kā tur bija, viss tagad es lasu Bībeli, vai viss tur tā ir forši, tā ir, tas tur darīja, tas tur gāja, tur jā. Jēzus, jā, viņš ir Jēzus, viņš ir dzīvi, viņš ir reāls, viņš tad dzīvi, viss tu to sāc saprast, viss tev sāk. Tad, kad tu pareizāji, mēs, kā lasām Bībeli, mums tā kā dzīves, mums tā kā tāda interesi, viss tur kā tur viss notiek. Tas svētais gars atver acis cilvēkiem. Un visi tie mācekļi dabūja svēto garu, viņi sāk skaidri runāt, viņi sāk saprast, ko Jēzus teica. Viņu vairs pēc tam nenodeva neviens Jēzus, un neviens nemuka. Viņu vairs nebija akli un kurli, un viss varēja saprast. Pirms tam viņi nevar, Jēzus tur stāstīja viņam, palasi Bībeli, viņš tur stāst tādu līdzību tāst, un tie neko nesaprot par īsti. Viņš tur rāda visādas lietas, tie nesaprot daudz. Mums ir svarīgi svētais gars, tāpēc viss, lai mēs uzvarētu tās atkarības, lai mēs tiktu brīvi. Es pateikšu, kāpēc vēlāk atkal viss, bet, bez svētā gara Jēzus varēja sludināt, mācīt, dzirdāt slimos, uzcelt mirušos, bet neviens nejūta viņa klātbūtni. Bez svētā gara arī cilvēki nejūt Dievu klātbūtni. Tu nejūti Dievu vispār bez svētā gara. Kad tev nav sadarbības, tu nejūti, saprot, tu vari sēdēt, tev var tur likt rokas, pat tev lūgt, vispār nejūti Dievu klātbūt, nejūti Dievu tūmu. Tas jau ir svētais gars, kas tev pieskarās, kas tev atbrīvo, kas tev dziedina. Tas viss ir svētais gars. Tu jau, kas cilvēki dara veseli, kam ir vējs, viņam vairs nav. Tas ir svētais gars, viņš tev pieskarās, viņš tev dziedina, tavu ķermeni, tavu miesu. Tā kā man mammas dziedināja, mēs lūdzām dziedināja. Mamma tik brīnās, viņa saka, īsti, man mammai bija atziņošana, mēs te draudzē lūdzam, un tādā brīdī viņa tap dziedināt. Viņa man saka, pēkšņi man pārgāja atziņošana, un vairs nav līdz šeit dienai. Mēs lūdzam šeit, viņa pat nav tūmā, pat nav, viņa domāja. Svētais gars, liekas kaut kāds brīnums pasa, viņa pat nezināja, ka mēs te lūdzam. Viņa man pēc tam, mēs tā pārbaudīja, Aigas, mēs zanam, es neteicu, ka mēs lūguši. Viņa teica, pēkšņi, tu zini, man dēls, un pēkšņi svētdien tigos, un es reizim palika kaut kāds tāds siltums, viņa saka, un pārgāja visu asiņošanu. Kaut kāds manī nonāca, viņa saka, es nezinu, man visu laiku, vairāk nav. Tā liekas tā brīnumai, ne? Tā kā tā var būt. Tā kā bez svētā gara mūsu cilvēciskās sirdis arī nemainās, saprot, nemainās. Tu kāds esi tāds tur? Tu vari kaut ko pats tur pamainīt vai ko, bet tas nav pilnīgi neizmainītas. Bet kad apostuliem nonāca svētais gars, kad Jēzus dvēsa svēto garu, tad viņi visi nodevās Jēzum ritīgi, sāka mīlēt Jēzu un notika milzīgas pārmaiņas. Jo, zini, kāpēc tas ir? Tāpēc, ka svētais gars Jēzus padara reāli. Arī Jēzus kļūst reāls. Un kad Jēzus kļūst reālāks par tavu slimību, par tavu atkarību, tad tu saņem dziedināšanu. Un tādā brīdī, kad tu pieņem svēto garu, kad Jēzu pieņem, kad svētais gars ienāk tevī, viņš tev atklāja Jēzu, un tādā brīdī, kad Jēzus tevī kļūst reāls, un tāds reāls visu, ir Jēzus, viņš tā labās rokas, viņš ir tas, kas tur uznes, un viss tici, viss, ko viņš ir izdarījis, viss tev atklās, un tādā brīdī tev pazūd atkarība, un tu saņem dziedināšanu. Tad, kad Jēzus kļūst reālāks par tavām sāpēm, mēs tiekam dziedināti. Viņa klātbūtne iekļūst mūsu ķermenī un ienāk mūsu dzīvē. Jēzus ir, kā var teikt,
kā es teikšu, kā es gribu teikt? Svētais gars ir neierobežots Jēzus. Tur, kur ir Jēzus, saprotiet? Laurim, tur, kur ir Jēzus, sātanam nav vietas. Robertiņ, tur, kur ir Jēzus, sātanam nav vietas dzīvē. Ja tavā dzīvē nāk Jēzus, svētais gars, tad sātanam viss ļaunums no tevim aiziet. Viņš tur nevar būt vienkārši. Jo Dieva klātbūtnē, Jēzus klātbūtnē, sātans nevar atrasties. Zināji? Nevar pastāvēt viņš. Tāpēc tā kunga klātbūtne, Dieva klātbūtne mūsu aizsardzība. Tad, kad tu pieņem, nožēlo grēkus, pieņem Jēzu, tev ienāk svētais gars, tu piedzimst no augšanas, tev svētais gars atklāja Jēzu, un viņas tuvums, tevi nonāk viņa tuvums, Dieva tuvums par tevim, un tā tev ir aizsardzības. Protams, Dievs aizsargā arī tā cilvēks, bet tad ir tev īpaša aizsardzība, jo tu kļūsi par Dieva bērnu, tev vada Dieva gars, jo tā kunga klātbūtne ir svētais gars. Ja, un svētais gars ir Jēzus klātbūtne. Jēzus ir augšā debesīs, bet svētais gars mums atklāja Jēzu. Viņš šeit nav uz zemes pats Jēzus. Šeit nav, bet šeit ir svētais gars, bet viņš atklāja Jēzu. Svētais gars atklāja, un Jēzus tavā sirdī caur svēto garu. Tā kunga gars, Viņš var teikt viens un tas pats. Ir trīsdaļīgs Dievs trijās personās. Dievs Tēvs, Dievs Dēls un svētais gars. Un katrs ir cita persona, bet viņš sinhroni darbos. Un viņa klātbūtnē nevar būt neviens sātans. Un ja tev ir Dieva klātbūtne un tiešām las Bībeli un tiešām lūdz un apmeklē draudz un kalpo Dievam, saproti, tev tās atkarības nevar tevi iespaidot. Īstenībā, ja tu esi tik cieši ar Dievu, tas atkarības nevar tev būt, jo Dieva klātbūtnē tas sātans nevar pastāvēt, un tās atkarības vienkārši viņš nevar tevī tur mājot, saproti. Viņš vienkārši, tu esi brīvs no tās svētdzības. Jo Dieva klātbūtnē grēks tiek salauzts, saproti. Viss grēcīgā dzīve tiek salauzta. Tur, kur ir svētais gars, tur grēks nevar dzīvot. Nav tā, ir tā, tu domā? Ir tā. Es tā saprotu. Bībelē tā rakstīts. Kur ir svētais gars, tur grēks nevar dzīvot. Nevar funkcionēt viņš. Nevar būt. Tu vairs negribi tur zakt. Es agrāk zagu. Jā, kamēr es nebiju piedzimis no augšanas, kamēr bija svētais gars, es gāju veiklus uz zagu. Es laiku kaut ko darīt sliktu. Zagu un dzīvoju aplam un visu, bet tad, kad ienāca svētais gars, tad, kad ienāca Jēzus, es nevaru vienkārši, Dieva klāt viss mainās, viss tev sirdi mainās, viss domas mainās, runa mainās, viss tev mainās. Es tagad visu to saprotu, kad ir ļoti svarīgi, ka Jēzus aizgāja, viņš sūtīja ar svēto garu. Jo, kad Jēzus bija, ja Jēzus nebūtu aizgājis, iedomājies, Lauri, viņš ir ierobežots Jēzus. Jo pirms 2000 gadiem, kad Jēzus bija šeit uz zemi, īstenībā viņš maz ko varēja izdarīt. Viņš varēja tur, kur viņš bija, tur viņš varēja izdarīt. Pareizi aigā. Viņš varēja tikai dziedināt tur, kur viņš ir. Viņš te iet, viņš te var dziedināt, ja viņš tev paiet garām vai kaut kas te. Ja viņš te nepaiet, tu jau nevar tikt dziedēt, tu dzīvo kaut kur 100 kilometri. Var man uzlikt rokas? Jā. Sarunās dzīvē, Dievs, Jēzus Kristus vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Slāva Tev, gods un pateicība, svētais gars pieskaries un atbrīvo viņas no viss liekā, no viss sliktā. Jēzus Kristus vārdā piepildi ar savu mīlestību, ar savu spēku un dziedina pilnībā viņas miesu un atbrīvo visu no sliktā un ielaid viņa mīlestību, prieku, mieru, pacietību, visu tā augļā darbojas viņas dzīvē. Jēzus Kristus vārdā. Paldies Tev, Dievs, paldies par dziedināšanu, paldies par atbrīvošanu, paldies par Tavu spēku. Paldies Tev, Dievs, Jēzus Kristus vārdā. Un tā ir garīgā maize, ka mēs klausamies, mēs saņemam viņu un to pielietojam dzīvē. Tātad mēs teicam, ka svētais gars ir neierobežots Jēzus. Viņš ir Dievs bez robežām. Viņš ir visur esošs. Sapratāt?
kad Jēzus bija šeit, viņš bija vienlaicīgi vienā vietā, viņš varēja būt. Un ja šeit būtu Jēzus, tagad šī brīdī uz zemes, viņš dzīvot kaut kur Jeruzalemē, mums būtu jābrauc, ka viņi tur jāstāv garā rindā, un kā viņš varētu katram veltīt dažas sekundītes, tur pieiet klāt, un katram tur varētu uzlikt roku un tā palūkt, bet svētais gars, viņš ir visur esošs, viņš ir visur, un viņš visur cilvēks dziedina, pieskarās, un viņš teica, Jēzus teica, jums ir labākais aiziet. Jo nāk svētais gars nāk, un viņš ir visur esošs, svētais gars ir visvarens Dievs. Un viņš var būt jebkur. Bībelē rakstīts, psalmā 139. nodaļā, 7. pantā rakstīts, kurp lai es aizēju no tava gara, un kurp lai es bēgu no tava vaiga. Ja es kāptu debesīs, tu tur esi. Ja es nokāptu ellē, tu esi arī tur. Dāvids teica, visur ir svētais gars. Nekur viņš nevar no viņa aiziet. Jaunā tulkojumā rakstīts tā, kur man doties prom no tava gara, kur no tevis man laisties. Viņš ir visur. Svētais gars ir visur. Svētais gars ir visur. Viņš saka, kur lai es aizēju no svētā gara. Viņš ir visur, svētais gars, visur. Viņš, tādā laikā, ja svētais gars bija uz īpašiem cilvēkiem, viņš bija uz īpašiem cilvēkiem. Viņš nebija uz visiem cilvēkiem. Tā kā pēc tam, pie Jēzus augšām celās, viņš deva svēto garu visiem. Bet vecā derībā, tādā laikā viņš bija uz saviem izredzētiem cilvēkiem. Uz Dāvidu viņš bija svētais gars. Es domāju, uz tiem izredzētiem cilvēkiem, praviešiem, kas bija svētais gars. Jo tā jau viņi nevarētu sarakstīt Bībeli. Viņi jau tikai iedvesmot, tā ir svētā gara iedvesmot raksti. Visu, ko viņi rakstīja, cilvēki, tie visi bija svētā gara iedvesmot cilvēki. Bez svētā gara neviens nevar uzrakstīt Bībeli. Ja Jēzus būtu palicis uz zemes, kā es teicu, palicis miesā, tad mums būtu jābrauc uz Jeruzalemi, lai varētu satikties ar Jēzu. Ko tas mums nozīmē? Tiešām mums vajadzētu garā rindā stāvēt garā rindā, lai mēs dažas sekundītes varētu, lai viņš varētu veltīt katram no mums. Es zinu, cik zeļā iedzīvot, un katrs gribētu aizbraukt pie viņu, tur iedomājas, kas tas būtu. Bet šodien, pateicoties svētam garam, mums nav jābrauc uz Jeruzalemi. Mums nevajag nozīmēt satikšanos, tāpēc, ka Jēzus šodien mūsu sirdīs ar svēto garu. Viņš ir tevī. Viņš ir tevī dzīvo, un tevī, viņš ir tavā sirdī. Katrs cilvēks, kas ir piedzimis no augšienes, kas ir pieņēmis Jēzus, kas nožēlos grēkus, tajā cilvēkā, katrā cilvēkā ir Dieva gars. Jo Bībele saka, romiešu vēstulē, visus, ko vada Dieva gars, ir Dieva bērni. Jūs zināt, kāpēc? Es gribēju uzpazīt. Aigi, tu zini? Robertiņ, tu zini? Kāpēc musulmaņiem un budistiem nav svētā gara? Viņi arī taču ir cilvēki. Viņi arī tic kaut kam tur. Viņi varbūt vairāk tic nekā mēs. Un šiet ir arī viņos. Nav svētā gara viņos. Kā mēs tā varam zināt? Viņiem nav svētā gara. Kāpēc es tad zināt? Visām reliģijām nav svētā gara. Ziniet, kāpēc musulmaņiem nav svētā gara? Es domāju, ir arī musulmaņi, kuri ir... Nē. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka Muhameds ir miris. Un viņš nav neviena sirdī. Paprast kādam... Bet es jūtu viņu savā sirdī. Es domāju, visi cilvēki, kas kaut ko ir centušies labi. Un budistiem Buda arī nav viņas sirdī. Uzprast, viņiem nav. Viņš ir miris Budiem. Zini, kāpēc mums ir? Visiem ir miruši. Nē, bet Jēzus ir dzīvs. Par to jau mēs sludinām. Jēzus ir dzīvs. Tie ir miri. Buda ir miris. Muhameds ir miris, bet Jēzus ir dzīvs. Bet ja viņi jau nebūtu svētais gars, tā reliģija nepastāvētu. Nu jā, viņa arī... tam netiks, kad Budā, musulmaņos un citos reliģijās tieši tāpēc tie ierados, lai pateiktu. Jēzus ir dzīvs, viņš ir mūsu sirdī. Jēzus vienīgais ir augšām cēlies. Jēzus ir vienīgais augšām cēlies. Pirmais no visiem augšām cēlies. Bet viņš ir debesis, jā? Jā, tā ir. Jā, debesis. Bet viņš ir mūsu sirdīs caur svēto garu. Svētais gars. Jēzus teica, jums labākais aizies, jums došu citā aizstāvu. Mums ir svētais gars, mums svētais gars. Tāpēc, ja mums ir svētais gars, viņiem nav svētais gars, jo viņi dievi miruši. Tie, ko viņi tur, viņi dievi, kas viņi, tie miruši. Tie nebija dievi, tie bija ļaudis, būdus, cilvēki. Nē, cilvēki, viņiem ir savi, bet viņiem viņi dievi, viņam viņas pielūdz to būdu. Nu, bet Jēzus arī pielūdza. Bet Jēzus ir dievs, viņš ir dzīvs. Jā, nu Muhameds viņš taisnīgi teica, viņš neko jaunu nepateica. Mūsu dievs nav miris, viņš ir dzīvs, saprat? Viņš ir tavā sirdī.
Bet lai viņš dzīvotu... Es dzirdēju arī, ka Jēzus ir budistu. Bet paklausies, klausies. Un lai viņš dzīvotu tavā sirdī, klausies. Te jau tu neesi kristietis. Kāpēc tās kristietis spētīšas no kristietis? Un lai viņš dzīvot manā sirdī, man ir vajadzīgs svētais gars. Saprot, svētais gars. Tu dzirdēsi, ka Buda kaut kur teica, musulmani teikuši, ka viņiem ir svētais gars kaut kur. Tu dzirdēsi, ka vienreiz kā teikumu. Viņi teikuši, ka viņiem vajadzīgs svētais gars. Jēzus arī neteica, ka viņš ir Dievs. Mēs nepazītu Jēzu bez svētā gara. Ja tev nebūtu svētais gars, tu nepazītu. Mēs neviens nezinātu par Jēzu. Tas svētais gars ir tas, kas atklāja Jēzu. Un bez svētā gara neviens dievkalpojums te nenotika, saprot? Es esmu dzirdējis tādu versiju, ka Jēzus vispār neviens nenogalināja, ka viņš dzīvo būs templis un tur dziedināja. Pēc tam viņa vietā kādu citu tur tā jau nevar Bībeli lasīt. Klausās. Es vienreiz pārlasīju uz Bībeli, man palika slikti, tāpēc es pilnīgi visam netiekrītu. Bez Jēzus, bez svētā gara neviens dievkalpojums nenotiek. Es esmu redzējis tādas drausmeklības arī dēļ Bībeles, kas tiek darītas. Tā kā es nedomāju, ka pilnīgi visi jābūt kā kalpiem, kā tur iepriekš stāstīja. Bet es jums pateikšu, vai kristieši var būt ļaunu garu apsēst? Kā mēs varam pierādīt, ka drukātais vārds, tas nav oriģināls vēl? Tā jau nav ticība, tā jau nav nekāda. Tā jau mums nav ticība nekāda, mēs neticam nekāda. Tad mēs esam bez Dievi. Kāpēc ir jāpārbauda viss, kas ir rakstīts? Tad pārbaudas laiku, netic nekā. Tā, un ja kristieši saka, vai kristiešos, kā jūs domājat, zinu, bieži viens kristieši uzdā jautājumu, vai kristiešos var būt ļaunie gari? Vai kristieši var būt ļaunu garu apsēsti? Varbūt, ja viņi ir grēcinieki. Es jau teiktu vispār, ka nē. Jo kristietis īstenībā nevar piederēt dēmoniem. Bet mēs neesam te nevienu kristieši, neesam nožēlojuši visas grēkus. Kristietis vienmēr piederēs Jēzum, pareizi? Vienmēr viņš pieder Jēzum. Bet zini, kas ir pa lieta? Bet daudzās dzīves jomās, kristiešu dzīvē, Jēzus nevar visu nokontrolēt, pareizi mums. Mēs varam ielaist kaut ko ļaunu cilvēku. Saprot? It kā tev nevar tas būt, bet tu kādā dzīves jomā, tu vari ielaist ļauno garu, atvērt durvis ļaunam garam, esot pat kristietis. Tu zini? Es zinu, es daudz reizes. Bet jūs domājat, jūs ticat, ka Jēzus ir Dievs? Un tad ir ļaunie gari tur arī parādās. Jā, trīsvienīgs Dievs, Tēvs, Dēls un Svētais. Egalisti viņi domā, ka Jēzus. Visādi sauc. Es nesaku, ka Ješo un visādi mūs. Te nav domāts, ka cilvēks pieder dēmonam, saprot, ka tas kristietis pieder dēmonam. Bet es tā pateiktu, ka dažās dzīves jomās kristietis var ielaist ļaunu garu. Viņš pats ielaiž, saprot. Pats, par ezaiga. Jo mēs būtu, kad cilvēki atrodas dēmons, tikai tāpēc, ka viņš pats arī ielaiž. Ir kā viņš pieņem Jēzu, nožēlo grēks, Jēzus atbrīvo no visu, Jēzus asins viņu mazgā, šķīsta, svētais gars ienāk viņa dzīvē, viņš pieder Jēzum cilvēks, bet kaut kādās dzīves jomās viņš ielaiž sātanu, un arī sātans vēl joprojām ir, kaut cilvēks nav brīvs, es arī nebiju no visām lietām vēl brīvs, pilnīgi viss brīvs. Vajag atbrīvošanu tāpēc. Un ziniet, ka jaunā derībā tieši dziedināšanas kalpošana ir tieši saistīta atbrīvošana no ļauniem gariem. Saprat? Cilvēkiem vajag vienkārši atbrīvoties no ļauniem gariem. Tas tā liekas, kā tad tu esi ar Dievu un tev ir ļaunie gari. Bet tā ir. Visā jaunā derībā ir, cik gāja bija tur procenti par ļauniem gariem? 65% rakstīts par ļauno garu izdzīšanu. Jēzus mums nesāk sludināt, ka neizdzina ļaunos garus nekur. Un ja mēs cenšamies dziedināt slimnieku, neizdzinot ļauno garu, vairākumus gadījumos mums neizdodas atrisināt šo cilvēku problēmas. Kamēr tu neizdzi ļauno garu, tu nevari atrisināt šo cilvēku dzīves problēmas. Pareizāk, daudz reizes tā ir. Vajag izdzīt ļauns gars cilvēku ārā. Ir cilvēki, kas slēpjās. Cits skatās porniks, cits kristietis skatās pornogrāfiju, piemēram. Es jau nesaku, ka visi, bet tas jau nav kristietis. Cits, bet viņš ir ielaidis kaut kādā sfērā, cits ir ālīņas tur, piemēram, cits kristietis, cits ir runas tur,
cits Es tīpe. nezinu. Tas Protams, ļauns. aizrauties, ja to nedrīkst, bet Dievs tāpat no augšas arī visu redz. Nu, redz, Dievs arī bet skatās tas ir ļauns gars, kas ir māju. Tā ir visa slimība. Bet Dievs no augšas redz visas cilvēku grēkus. Nu, redz, bet... Es uzskatu, Nu, ko redz? Bet tu zini, ka viss seko, vienam grēkam seko nākošais grēks. Principā skatīties, kā citi klupojas, nav vajadzīgs, jo to jau redz kā suņi un visi pārējie dzīvnieki, tas nav nekas tāds. Skatīties vēl kā cilvēki. Nē, nu, bet paklausies. Visi, katrs grēks veicina nākošo grēku. Piemēram, tu iedzer alkoholu, ja? Tev galvā apdulst, smadzenes apdulst tanī brīdī, un tev apsēžās blakām kāds sieviete ar īsiem svāciņiem, tev tā galva ir apdulst tanī brīdī, un tu neēdu kā trukos, tu sāk ar viņus tur ņemties, kaut viņi nav tās jau pašam mājās. Man liekas, arī bez visu alkoholu vīrieši nedaudz iekāros. Nu jā, bet es saku, alkohols veicina, tev noņem visu robežu, visu tos, tu vairs nejūti, nav tā, ka iedzer, tad tev viss, tad viss vienalga, zin, tanī brīdī, tad tev viss, rīt pamost, es sataist tos mēsus, ko es esmu izdarījis, tas bija pa dzēru, nu kāds var attaist, cits cietumā daudz tiek pa dzēru. Tā policija jau... Vai pa daudz cilvēku, cietumā visi gandrīz tikuši pa dzēru. Neviens skaidrā prātā, ka jūs tur nav ticis. Īstenībā. Visi kaut ko sastrādājuši kaut kādas mēsas visu dzērumā. Es tur runāju, man tur pazīstams, tā tur cietumā, es viņu runāju viss, kur viņš tur visu te kamerā, kas tur visu te vai nu narkotikā, reibumā, vai nu dzērumā, vai nu kaut ko skaidrā prātā gandrīz neviens nav. Viss kaut ko sastrādājuši, ka piedzerās tā... Es jau agrāk, kad iedzērs, tad man patīk zakt veikalā, ka es biju skādreiz nevarēju nezakt. Ka es iedzērs, tad gāta, man viss tak viegli likās, kas tur iedzērs, tā drosmi. Es tik saku, ka viss ir sekas. Un tas ļaunais gars, no ko mums vajag atbrīvošanās. Un Jēzus kalpošana aprakstīta, reku, Marka evaņģēlijā 1:39 rakstīts. Un viņš gāja sludinādams viņu sinagogās pa visu Galileju un izdzina ļaunus garus. Jēzus. Viņš izdzina dēmonus. Jēzus. Citiem vārdiem ļauno garu izdzīšana bija cieši saistīta ar evaņģēlijas sludināšanu. Viss evaņģēlis ir saistīts ar ļauno garu izdzīšanu. Tā ir neatņemama Kristus evaņģēlijas sastāvdaļa. Tā liekas ļauno garu izdzīšanu. Ko jūs te peraties ar ļauno gariem? Zin, nepatīk jau draudzēs, ka runā par ļauno garu izdzīšanām. Pareizi? Nepatīk, dzirdat. Bet zin, Sātanam nepatīk, ka viņi arī aiztiek. Sātans jau grib, lai viņi neviens neaiztiek. Un draudzē jābūt šie ļauno garu izdzīšanā īstenībā. Jo Bībele visu to saka. Atveram, piemēram, Lūkas evaņģēlija 4:40 rakstīts. Ir tas pats gadījums, kas ir Marka 1. nodaļā. Klausieties. Saulē norietot visi, kam bija kādi neveseli, ar visdažādākām kaitēm, bija tos aizveduši pie viņa, pie Jēzus. Bet viņš vienam no tiem uzlika rokas un tos dziedināja. Vislāp, viņš dziedināja, jā. Tad mēs sarodam. Sēsdienas vakars bija, atveda pie Jēzus slimos, jā. Slimos. Uzlika rokas un viņš viņus dziedināja. Un tālāk lasam. Arī ļaunie gari daudz atstāja, kliegdami un saugdami. Tu esi Dieva dēls. Un viņš tos apsauca un neļāva runāt, jo tie zināja, ka viņš ir Kristus. Ļaunie gari baidās no Kristus, saprot? Nav tā, ļaunie gari trīc un drēb, kad tu piesauc Jēzus vārdu. Tu pasaki, Jēzus Kristus vārdā, ļaunais gars sāk drebēt viņš tur. Kad cilvēkā ļaunais gars, tu pasaki, Jēzus Kristus viņam nepatīk. Kad tu iekāpsi, piemēram, autobusā, ja, neticīgi cilvēki, tu piesauc Jēzus vārdus, un pasaki, visa autobus paliks ar sakanām sejām, visi, tu vari runās par dzeršanām, pa visām, es esmu pārbaudījis, pa visām lietām neviens neklaus, visi tur, tev nevar. Un pasaki, Jēzus, visi sarkanām sejām, visiem tāds kauns no to vārdu. Aizējuši, es aizgāju tirgu vienreiz tantiņām, gribēju pa Jēzus, pasaki, Jēzus, viņi man ar puķiem metās tantiņus. Ej projām ar savu Jēzus. Nevar to vārdu. Tu var vienalga kādas vārdus ar savu. Andri, kur ir palikuši visi balloži mūsu pilsētās, es ir mierināts. Kurš mums ir apēdis? Redziet, dēmoni un daudziem izgāja kliegdami. Redziet, kliegdami. Mēs paši aigi redzējuši, ka dievkalpums, ka nāk ar dēmoni brēgdam, bļaudam. Pareiz aigi. Redziet, ingaunterapijām tur arī atbrīvošana bija. Man arī atbrīvo no ļauniem gariem, man arī viņi bija iekšā. Es jums pateikšu, es domāju, ka es esmu svēts un tīrs un balts un pūkāns. Aizbrauc uz Ingauteru
uz atbrīvošanu, ka man nāca ārā tie demoni, man tur knapi noturēja 7 cilvēki aiz rokām kājām, turēja man nāca ārā, un puts pa mutu nāca ārā. Pilns ar demoniem izrādījās. Es nemaz nezināju. Aiga, zinu, es viņai stāstīju, Aiga nebija man līdz tad. Vai bija? Bija tad līdzi? Bija. Bija līdzi. Bija tu līdzi, redzēju. Trakot, ka nāk tie demoni ārā. Viņi slēpjās cilvēkus. Mēs domājam, tev tāda problēma, tev tāda, un tu nevari atrisināt, un kāpēc tev tas, un kāpēc tev šitas, un netiek ar to galā, netiek tur iekšā sēž. Jaunais gars. Jā, jaunais gars. Es saku, Bībeli, visu to saka, atveram Lūkas evaņģēliju 13. nodaļu 11, 16 rakstīt. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars. Tā kā viņa bija savilta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Jaunā tulkojuma rakstīts, viņa bija salīkus un nespēja iztaisnoties. Viņai 18 gadus bija nelabais gars, nešķīstais gars, ļaunais gars. Un Jēzus saprata, ka viņai ir šis ļaunais gars. Viņš nelūdza par sievietes dziedināšanu. Viņš vienkārši Jēzus paņēma un izdzina ārā to ļauno garu. Un tādā brīdī sieviete tik vesela. Viņa atliecās mugura un viss vesela. Mēs ar Aigas bijām Ukrainā, tur bija jauno tāda, viņam ļoti spēcīga pareizāji dziedināšanas kalpošana, tur ir ļauno garu izdzīšana. Pirms katra dievkalpam izdzen ļaunos gars no cilvēkiem. Un cilvēkiem izdzen ļaunu garu, viņš bija slims, izdzen ļaunu garu, un cilvēks kļūst vesels. Viņam bija vēzis un nav vairs vēzis. Tas vēzis arī ļauns gars, saprot? Tas ir ļauns gars, kas slēpjas cilvēkam. Viss tās atkarības, viss tas ļauns gars. Tas ir viss sātana dēmoni, kas tas... Es vakardien naktī, es uz ātri izstāju, vakardien naktī ar sunī braucu ar riteni, nevis naktī, bet no rīta. Un viens cilvēks no to Hondai iet ārā, un otrs draugs pēc durvīm sauc, ej, nāc atpakaļ, kur tu iesi? Viņš saka, man jāiet uz mājām, man rīt iet uz darbi. Viņš saka, nāc atpakaļ, tā spēļa automātu zāli. Tas cilvēks, man jāiet uz darbi. Viņš saka, man arī, viņš teica, tu mūli, tev nav jāiet uz darbi. Viņš saka, es tā klausos, es tā braucu ar riteni. Un viņš, es skatos, tas cilvēks tā iet, tas otrs pēc tam durvīt iekšā, viņš tā iet, pagriežas un aizgājas, kur iegāja to un vai kā bija. Viņš jau gribēja iet mājās, tas otrs savu, un aizgāja. Atkarība un turpināja tur, viss naudiņu notērēt, zērta, ko viņi tur dara, es nezinu, spēlēt. Un jā, gribēja iet uz mani, tas otrs pasauc, viņš tā kā gribēja iet, bet pārdomāja, bet valk atpakaļ uz turiem. Tas ļaunais valk atpakaļ. Tas ir tas ļaunais, gars ļaunais, kas valk cilvēks atpakaļ. Un cilvēks nevar saņemt pilnīgi dziedināšanu, kamēr viņš nav atbrīvots no ļauniem gariem. Tā kā tai sieviete arī šis veselības stāvoklis tāds bija, kā bija. Un tas bija cieši saistīts ar to nespēku garu. Un tad, kad viņš izdzina, tad viņi kļuva veseli. Un tur arī rakstīts daudzos gadījumos, atveram, piemēram, Mateja evaņģēlija 10.1, tur ir teikts par Jēzus 12 apostoļiem, ja? Kurus viņš izsūtīja kalpošanā. Klausieties, kas rakstīts, ka Jēzus izsūtīja savus kalpošanā, savus mācekļus, ko viņš teica. Un pieaicināja savus 12 mācekļus, viņš tiem deva varu pār nešķīstiem ļauniem gariem, tos izdzīt un dziedināt visas sēgas, kaitas un slimības. Jēzus deva varu saviem mācekļiem, viņi izdzen ļaunos garus. Saprot? Pirmais, ko Jēzus darīja, viņš teica, ejiet, sludiniet un izdzeniet ļaunus garus. Pirmais vārds, ko viņš teica, izdzeniet ļaunus garus. Tur rakstīts, un tā Bībelē, viss tas ir rakstīts. Es jau to neizdomāju. Pirmais, ko viņš darīja, viņš deva norādījumu. Kādu norādījumu? Izdzīt ļaunus garus. Un tālāk viņš teica, bet ejiet un sludiniet un sakiet, debes valstība ir tuvu klāt pienākusi. Bet pirmais, ko viņš teica, ejiet sludiniet, pēc tam vispirms izdziniet ļaunas garus un tad ejiet un sludiniet. Kamēr tu neesi draudzē izdzins ļaunas garus, izdziniet, tu nevar sākt sludināt. Tu sēž ļaunu garu, tad cilvēki nevar, viņi nav brīvi, pareizāji. Ukrainā tur sludina, pa priekš izdzina ļaunas garus un tad tik sludina. Visi, kas ir nākuši, kam ir kaut kāds problēmas, izdzina ļaunas garus un tikai pēc tam sludina. Nav tāda. Paskaties dievkalpojumus. Tātad, mums nevajag šī teorija viss, bet mums vajag realitāti, kā viņš dzīvē tas ir. Un ko Jēzus teica? Viņš teica 4 lietas izdarīt. Viņš teica, dziediniet slimus, šķīstīt spītelīgus, uzmodiniet mirušus, izdzeniet ļaunus garus. Bez maksas jūs esat dabūjuši, bez maksas dodiet. Mateja evaņģēlija 10.8. Atkal.
izdzeniet ļaunas garus, uzmodiniet mirušus, ir arī miruši pieceļās. Ziniet, ka pat miroņi uzmostās, kad lūdz. Pat miroņi piecās. 9 tādām mācītām, kā viņam bija? Karīs Blēks mācītājs, tad viņš lūdz visu laiku visies. Viņš lūdz arī par mirušajiem. 9 cilvēki miruši piecēlušies. Iedomājies, mēs pieņemsim kapos sāku. Un piecēl, viņš lūdz. Un piecēlās. Viņš, kamēr nav apglabāts, viņš tik ilgi lūdz. Un tur arī vēl, kad Jēzus izsūtīja 70 mācekļus. Viņš neko teica. Pēc tam tas kungs nozīmē vēl 70 citus un izsūtīja tos pat 2. Un 2, pareizi viņš izsūtīja viņus pat 2, vai kāds ir? Un tad tālāk, kad viņš izsūtīja, šie 70 pārnāca ar lielu prieku, un viņi teica, kungs, pat ļaunie gari mums tavā vārdā paklausa. Viņš teica, pat ļaunie gari paklausa. Viņi mācekļi, viss paklausa. Tā arī mums tas pats. Jēzus teica, jūs darīsiet tās pašas lietas, ko es un vēl lielās. Viņš Marka evaņģēlijas 16. nodaļā, 15. 18. pantā, Jēzus teica, zinu, ko Jēzus, klausieties, ko Jēzus teica Marka evaņģēlijā 16. nodaļā. Gundīgi klausies, ko Jēzus teica Marka evaņģēlijā 16. nodaļā. Pats Jēzus teica, viņš teica, eita pa pasauli, pasludināt evaņģēliju visai radībai. Kas tic to kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes, viņš teica, ticīgiem ies līdzi. Un viņš noskaitīja 5 zīmes, kas ticīgiem ies līdzi. Pirmā zīme. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Pareizi? Aiga? Pirmā zīme, kad teica, kas ticīgiem ies līdzi, viņš teica, manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs. Jaunā mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tiem tās nekaitēs. Neveselie viņa rokas uzliks un tie kļūst veseli. Tu zini, ka reliģiozi cilvēki vienmēr bija pret ļauno garu izdzīšanu. Arī mūsdienās pareizi dacīt ir tā. Viņi arī uzbruka Jēzum un apvainoja viņu, ka viņš to darīja. Pareizi? Jo tur rakstīts, un Jēzus, ko viņam atbildēja, ja nu sātans izdzen sātanu, viņš teica, tad viņš ir naidā pats ar sevi, Jēzus teica. Kā tad viņa valsts var pastāvēt? Bet Jēzus teica, un ja es izdzenu ļaunos garus ar Beelzebula palīdzību, ar ko tad jūsu bērni tos izdzen? Tāpēc viņi būs jūsu tiesātāji. Bet ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, Jēzus teica, tad debes valstība ir jau pie jums atnākusi. Viņš teica, Jēzus, ja es izdzenu ļaunos garus ar Dieva garu, ar svēto garu, viņš teica, tad Dieva valstība ir jau atnākusi. Īstenībā, ja draudzē neizdzen ļaunos garus, tad tā nav Dieva grība tāda. Saprot, Dievs teica, pirms sludināt izdzeniet ļaunos garus. Vajag ļauno atbrīvošanu no ļauniem gariem. Pareizi? Jo ir divas valstības. Sātana valstība un Dieva valstība. Pareizi. Zināt, ka ir divas valstības? Sātana valstība, Dieva valstība. Un kad es izdzenu ļaunos garus, teica Jēzus Kristus, es pārliecinu, tad mēs esam sasnieguši Dieva debesu valstību. Tad, kad mēs izdzenu ļaunos garus, tad mēs esam sasnieguši debesu valstību. Un tāpēc es ticu, ka šī ļauno garu izdzīšana īstenībā, kas notiek, Sātanam visvairāk nepatīk. Pareizi? Un reliģioziem cilvēkiem nepatīk ļauno garu izdzīšana. Pareizi? Vai kādā reliģiozā, tradicionālā baznīcā vai kādā vietā izdzen ļaunas garus? Tu redzēsi? Es nekur nav redzēju. Tad tā varbūt, ka izdzen kaut. Jums jau jaunā paudze, kur tu tur izdzen, pareizi? Ļaunas garus. Mada Buko, kāda brauc Mada Buko. Jā? Jā, no kurīs viņš? Es saprotu, tas ir tāpēc, ka tā ļaunā, kad mēs izdzenam ļaunos garus, tas atmasko Sātana valstību. Un kad mēs redzam, ka tas dēmoni izpaužas, ja, tad mēs atmaskojam, tad tiek atmaskot Sātana valstību, saprot? Kad dēmoni izpaužas.
Tu redzēsi, Dācīt jau redzēsi, ka dēmoni izpaužas, ko? Jā. Istabā. Jā. Brāļa. Kā Dieva kalpi izdzeļ ļaunos garus, kad Dieva kalpi izdzeļ ļaunos garus, tad tas nozīmē, ka tā debesu valstība ir gūs uzvaru par Sātana valstību. Sātans tiek pazemots, pakļauts pareizi, un Dieva valstība ienāk šajā vietā, ienāk tādā telpā. Jo to Sātans ienīst visvairāk. Tieši ļauno garu izdzīšana, ziniet, ka Sātans ienīst visvairāk viņam nepatīk. Jo tad ir atklāts viņa kārtas. Viss, tu zini. Jo, kā mēs redzam pēc evaņģēlija, pēc jaunās derības, mēs nevaram sākt sludināt, pirms mēs nezinām ļaunos garus. Cilvēks neatbrīvojam no ļauniem gariem. Par to saka Bībele. Ko jau mēs lasījām, ka par to runā Bībele. Tas jau nav man izdomāts. Jo Jēzus visur, kur gājas sludināt, viņš izdziļ ļaunos garus. Visur izdziļ ļaunos garus. Cik tā teica bija vietas? 65%. 65% evaņģēlē par ļauno garu izdzīšanu. Un tā kā mēs šodien runājam par atkarību, tad atkarība arī ir slimība, un tas ir ļauns gars. Un mēs spētā gara spēkā, Jēzus Kristus vārdā, varam atbrīvot cilvēkus no šīs atkarības. Tikai svētā gara spēkā, Jēzus Kristus vārdā. Jo Jēzus Kristus mums ir devis varu. Viņš ir devis visiem saviem sekotājiem. Tev arī Dācīt ir devis varu. Tev, Robertiņ, pie kādu tur savu brāli, pasaka, Jēzus Kristus vārdā, izej ārā Sātanu. Viņš izies no tāda cilvēka. Jēzus vārdā tik pasaka. Svētais gars arī dod spēku. Svētais gars tevī ir, viņš darbojas ar tevi un viņa spēkā cilvēks tiek atbrīvots. Bet jāatceras Jēzus vārdā, vienmēr jāsaka Jēzus vārdā. Jo svētais gars, kā jūs runājāt, atklājums Jēzus Kristu. Jēzus mums un saviem mācekļiem ir devis varu par ļauniem gariem. Svētā gara spēkā, pareizi, Jēzus Kristus vārdā. Tas ir devis varu par ļauniem gariem. Tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Un ja kādam vajadzēs atbrīvošanu, mēs pēc slavēšanas mēs palūksim un atbrīvosim cilvēks no jaunajiem gariem.